tere, minu nimi on Agnes, soovin teile häid jõule, soovin rõõmu südamesse, olge head ja armsad inimesed, teineteise vastu mõistvad ja naeratage, olge õnnelikud südamest. Es novēlu skaistus, baltus, brīnišķīgus Ziemassvētkus visiem. Skaistus šos Kristus dzimšanas svētkus. Ziemassvētkos novēlu, lai ir jautri un priecīgi Ziemassvētki. Un Ziemassvētkos, lai viņš saņem vairāk nekā viņš var dot? Nē, es ne. Lai ir skaisti. Tas ir tas, ko parasti tantiņas novēl. Prieku, laimes, atticība, ja? Šajos Ziemassvētkos piedzīvot tādu ridīgo tuvumu ar tuviem cilvēkiem un izbaudīt. Piedzīvot to īsto Ziemassvētku vēstu arī savās dzīvēs. Priecīgus Ziemassvētkus. Un es ikvienam Ziemassvētkos novēlu sastapties ar Betlēmes bērniņu. Un es novēlu jums visiem priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu. Apsveic Ziemassvētkos. Lai vienmēr sirdī Jēzus. Lai piparkūkas un saldumi. Novēlu silts zeķis, nepārēsties un nomest svāru. Ziemassvētkus es jums vēlu pavadīt ar tiem cilvēkiem, kuri jums ir vistuvāk, visvairāk rūp un arī kuriem jūs esat visvairāk vajadzīgi, kuri to novērtēs. Nākamajā pusgadā, lai katrs var dot vairāk nekā viņš saņem. Un jaunajā gadā nepazaudēt mīlestību un labestību, kas ikvienā no mums mīt. Lai varētu visu gadu nodzīvot Dieva žēlstībā un pēc viņa vadības. Lai nāk ar prieku un ar tiešām sirdī lielu vēlmi pielūgt Dievu, slavēt viņu un klausīties vārdā, ko saka cilvēki no Dieva. Lai ir spēks turpināt strādāt ar tādu atdevu, kā jau strādā. Novēlu iepazīt vairāk Dievu. Tā kā visu nākamo gadu turēt ar to apziņu, ka Jēzus ir tavs glābējs arī katru dienu. Un jaunajā gadā es jums novēlu būt bagātiem Dievā. Svētīgu gadu, lai visu, ko jūs esat ieplānojuši, lai Dieva palīdzību tas piepildītos. Arī cik muļķīgi tas neliktos, bet arī pašās mazākais lietās Dievs var liels parādīties. Biežāk iet uz metro. Lai uz šeit nākt, lai iepazītu vairāk Dievu un lai varētu viņam vairāk pateikties par visu, ko viņš ir devis. Un jaunajā gadā es novēlu turēties cieši pie Kristus pirmām kārtām, otrām kārtām pie tām apņemšanās vai tām lietām, kas ir izvirzītas kā mērķi un ritīgi neslinkot, negulēt, bet darīt, smagi strādāt un būt gataviem, kad Dievs vada un būt gataviem arī Dievam paklausīt. Un atnākt uz baznīcu. Āmen.